1, 2, 3, 4, paņem 10 olas. Jā, katram pa 2. Pāris oliņas taču tu noēdni. Jā. Paņem puskilo sieru makarela. Olas es nekad viens pašs neēdu, vienmēr ar makarela. Tad pieprasa 200 gramu svaiga sviestu, oliņas jācep sviestu, ar speķi nekādā gadījumā. Tad vēl paņem 2 kilogramus maizes, mazliet žāvētus augļus, kastaņus, riekstus un pieprasa 1 līru naudā un nopēc 2 litrus laba vīna. Tur pretī tai bodē tāda laba. Interesanti, kas tev tai paunā. Pulkstenis zelta ķēnītē. Nē, tur ir daudz dārgākas mantas. Tūliņ es tev to paunu ielaidīšu ģīmī. Vai Dievs dod, ka mēs par šīm mantām dabūtu 1,5 kilogramu 2. vai 3. šķirs makaronu. Ja es paprasīšu visu to, ko tu te nu pat sarunāji, bodnieks man laidīs pakaļ ar 5 jeb 6 burkām tomātu, tikai tukšām. Mans dārgais, šai sainī atrodas mētelis, kur es valkāju vēl tad, kad strādāju laizdams cilvēkiem asinīs. Tu man vēl apraksti šo mēteli. Tavs paltraks atceras 1848. gadu. Franču revolūciju. Turklāt uz to bodi es nevaru iet. Tur ir ieķīlāts manas bikses un svārki. Un jau vairāk nekā mēnesi es tos neizpērku. Mēs jau ar tur nevar iet. Pirms 2 nedēļām es tur ieķīlāju savu vatēto segu. Nu, redziet, nu!